Mani sauc Arnita Vilcāne, man ir 4 bērni, un viens no tiem ir meita vārdā Korija, kurai ir 8 gadi, un viņai ir bērnības autisms. Par diagnozi es uzzināju salīdzinoši nesen, jo vairāku gadu garumā es nespēju pieņemt, un līdz tam mēs gājām aptuveni 4 gadus cauri visādiem speciālistiem. Speciālisti nevarēja atrast konkrētu diagnozi, bet es arī nebiju gatava uzņemt to visu, tāpēc par diagnozi mēs uzzinājām teorētiski tikai pusotru gadu atpakaļ. Bērnības autisms viņai ir ar vidēji smagu garīgu atpalicību. Tas ir tā, ka viņa spēj funkcionēt, bet viņa maz runā, un es neteikšu, ka ļoti maz saprot, bet ir lietas, ko viņa nesaprot, to, ko saprot parasts 8-gadnieks. Korija sāka iet privātajā bērndārzā 1,5 gada vecumā. Pamazām man sāka uzdot jautājumus, vai es nevēlos Koriju aizvest pie logopēda. Es domāju, labi, pie logopēda. Aizvedu pie logopēda, logopēda sāka uzdot jautājumus, vai es nevēlos aizvest pie citiem speciālistiem. Es īsti nesapratu, par kādiem speciālistiem vispār ir runa. Man tā bija sveša bilde pilnīgi, bet tad Koriju pārveda uz valsts dārziņu. Un tur es vedu pie logopēdas, kura atkal sāka jautāt, vai es nevēlos aizvest pie ģimenes ārsta, kurš nosūta pie neirologa. Es domāju, kāpēc, kas ir noticies, un nevēlējos vispār to pieņemt, un nevēlējos vispār tās domas ielaist sevī, ka kaut kas ir savādāks, jo es to neredzēju, tāpēc, kad es pievērsu uzmanību tajā brīdī tam, ka Korija ļoti bieži slimoja, viņa saslima ļoti smagi ar laringītu. Mēs pusgadu aptuveni nodzīvojām vien pa slimnīcām. Un pēdējā epizode viņai bija ar smakšanas slēkmēm, ka viņai lika skābekļa masku klāt. Mēs gulējām slimnīcā, un viņai bija skābekļa bats, kā rezultātā es pat nepamanīju, ka viņai apstājās attīstība. Tāpēc ir ļoti grūti pateikt, vai tas bērnības autisms nav ielikts ķeksīša pēc, jo nevarēja atrast īsto iemeslu. Katram ārstam domas dalās, tāpēc man kā mammai iekšēji liekas, ka tas varētu būt skābekļa bada smadzenēs. Iekšēji, kā es jūtos, drausmīgi. Kad mēs sākām iet cauri tiem speciālistiem un tikām līdz neirologam, neirologs jau izteica 3 versijas, iespējamās 3 diagnozes. Tas ir autisms, vidēji smaga garīga atpalicība, vai es neatceros īsti, bet man iestājās anglicismā, es pateikšu, erors pilnīgs, ka es aizgāju mājās, es izdzēru vīna pudeli, piecēlos, un man kājas atteica darboties. Man ķermenis tādā šoka stāvoklī bija, ka es zvanīju ātrajiem, jo man likās, ka man kājas vienkārši nejūtīgas, un es šļupstēju aptuveni nedēļu no vietas, un mēs pat netikām vēl līdz gala diagnozei, bet tanī brīdī es sāku viņu vest pati pie osteopāta, pie fizioterapeita un tā tālāk, pie tik daudz speciālistiem meklēju to brīnuma ceļu, ka beidzot viss atvērsies runāšana, jo viņai jau bija 4 gadi, un viņai vajadzēja sākt runāt, bet viņa īsti vēl nerunāja. Bet tas brīnums nenotika, un es turpināju vest pie tiem speciālistiem, un nekas nenotiek, un tas tā runāšana un visa attīstība, viņa pat palēkties nemācēja tanī vecumā. Man likās, viss. Ir laiks pieņemt, bet nepieņēmu. Nepieņēmu gadus 3 vai 4. Izvairījos no tā visu laiku tik turpināju vadāt pie speciālistiem. Speciālo skoliņu vedu, bet līdz diagnozē vēl es netiku un turpināju vest pie speciālistiem, bet brīnumi nenotika. Un tad pagājušo gadu sanāk, mēs aizvedām pie psihiatra, kurš uzlika mums diagnozi bērnības autisms. Un šoka moments man vairs tāds nebija. Man vienkārši bija neliela bēda par to, ka, viss. Beidzot, es to esmu sapratusi, pieņēmusi, un tagad man bērns ir ar invaliditāti. Bet pa lielam jau nekas dzīvē nemainās. Tas ir tā kā mans bērns, un viņa ir ļoti atvērta, atraktīva, mīļa, ļoti empātiska, vispār empātiskākais cilvēks, kādu es jebkad esmu satikusi. Tā kā ir daudz arī plusi. Es laikam vienkārši tā kā palaidu to visu, palaidu pašplūsmā, jo es arī sāku lasīt nevis par īpašajiem bērniem, bet vispārīgi par cilvēkiem kā tādiem, jo mums jau katram ir savi putni, citam lielāki, citam mazāki. Es arī esmu ar saviem putniem. Tā es arī pieņēmu. Es saprotu to, ka mēs katrs esam savādāks, un Korija ir savādāka tikai savā ziņā. Pieņemot Korijas diagnozi, sabruka mans ego tajā ziņā. Vēl pirms vispār uzstādīja diagnozi, jau man zemapziņā bija tas, ka viņa ir īpašais bērns. Viss mans ego brūk, tāpēc, ka es biju jau uzcēlusi savā prātā savu dzīvi savādāku. Pilnīgi savādāku nekā viņa ir tagad. Bet vai viņa būtu savādāka un labāka tad, nekā tagad, es stipri šaubos, tāpēc, ka Korija man atvēra uz daudz ko citu
acis vaļā uz to, ka pasaule mēdz būt vispār pilnīgi savādāka, un mēs iepazinām daudz ļoti jaukus cilvēkus, un nav tā, kā cilvēki stāsta, ka bērnus īpašos atgrūž vai kā, man liekas, tieši otrādāk viņus tieši sāk pieņemt. Man dusmas parādās tajos brīžos, kad es apzinos, ka tā ir mana ikdiena, jo teorētiski kā ar problēmas ar Koriju nav pa lielam. Viņa ir ļoti jauka, atvērta, bet dusmas parādās tad, kad es apzinos, ka tas ir dienā, jo viņai ir mūžīgais divgadnieks. Viņai attīstība ir ļoti, ļoti lēna, kā es saku, gliemeža ātrumā. It kā prāts viņai attīstās ātrāk nekā valoda, bet tai pašā laikā man katru dienu ir viņai jāpalīdz, viņa katru dienu ir jāved pie rokas. Tā dusmas ir uz sevīm par to, ka es nespēju pieņemt to, ka man ir visu laiku jārūpējas un jāpalīdz. Man gribās ātrāk iemācīt viņai to patstāvību, bet dusmas ir par to, ka man nesanāk. Un es nesaprotu, man nesanāk, vai es nemāku, vai tā vienkārši ir. Un atkal ir tas stāsts par to, ka atkal ir kaut kas jāpieņem. Korijai dusmu lēkmes ir jau kopš viņai kavējās attīstība no 1,5 gada vecuma. Viņas uznāk reizēm reizi dienā, reizēm 3 reizes dienā, reizēm reizi nedēļā, tikai tas ir tā... Var gadīties visādi, bet sākumā es mēģināju viņu runāt, mīļot, visādi mēģināju, kā jau parasti vecāki dara ar bērniem, bet uz Koriju tas nestrādā, ne runāšana, ne mīļošana, un ir 2 paņēmieni. Tas ir atkarīgs no mana garīgā. Vai nu es ignorēju, un viņa pēc 40 minūtēm vidēji nomierinās, un pati atnāk, it kā nekas nebūtu bijis, un smaida, jo dusmu brīžos viņa sit sev, rauj aiz matiem, plēš drēbes, dauza mēbeles un tam līdzīgi, bet ļoti labi ir tas, ka viņa tā kā nesit citiem, tad es tiešām nezinu, ko es darītu, bet ir otrs paņēmiens. Tas arī, ja es labi jūtos un man nav tas izvedis no pacietības, tad es nevis ignorēju, bet es vienkārši smaidu, skatoties viņai virsū, un viņa kaut kā pēc brīža nomierinās. Tas izskatās no malas varbūt smieklīgi, bet es vienkārši stāvu viņai pretī un vienkārši tā krievu valodā saka tupa, smaidu virsū. Tā. Man bija gana laika, gana gadi, lai es smadziņotu to, kāpēc man liekas, ka nav tāda īpašo bērnu suga vai kategorija, ka vienkārši, ja tu piedzimsi, tu tāds esi un viss, tu vienkārši esi piedzimis un tev te ir jābūt. Tā es arī uzskatu īsumā. Neatkarīgi no tā, tev ir kāja vai nav kāja vai kā, man liekas, ka tas invaliditātes skan ļoti skarbi. Man liekas, tu vienkārši esi, kāds tu esi, un tas arī viss. Un man liekas, ka visiem cilvēkiem ir jāpielāgojas visiem apstākļiem, arī visiem veikaliem ir jāpielāgojas, tā kā bez īpašām zīmēm. Tu vienkārši redzi, ja cilvēks, kam ir mazliet grūtāk, tu vienkārši jau zini, viņam ir jāpalīdz, un tas arī viss. Man ir 4 bērni, vecākajai meitai ir 11 gadi, Korijai ir 2 bērns, viņai ir 8, 3 ir 2,5 un jaunākā ir 9 mēneši. Kad piedzima Korija, tāpēc jau ir diezgan liela pauze starp bērniem, jo man bija ļoti lielas bailes no tā, ka būs bērns, kas ir savādāks. Es neteikšu, ka gluži diži savādāks, bet ar kuru ir ikdienā vairāk jāstrādā visu laiku, kurš ir visu laiku tā kā piesiets man, jo es esmu radusi būt brīva visu laiku. Man patīk, ka bērni aug un kļūst pēc iespējas ātrāk patstāvīgāki. Tāpēc man bija ļoti liels bailes, un es jau nezināju, jo tam autismam ir vairāki paveidi. Tad es domāju, man tā iekšējā balss saka to, ka tomēr tas autisms ir vienkārši ķeksīšu pēc ielikts, ka tas tomēr ir dēļ tā laringīta, dēļ tā skābekļa bada smadzenēs. Un saņēmos, un, protams, grūtniecība bija emocionāla, jo man visu laiku bija bailes, un es biju īpašāk uzraudzīta, bet piedzima bērns, un tikko kā viņa sāka celties kājās, mana 3. meita, es sapratu, ka, laikam jau viss ir labi, jo Korija sāka celties kājās mazliet vēlāk, un te viss bija tā kā līdzīgi pirmajai meitai, un es tā kā uzreiz automātiski salīdzināju ar pirmo meitu, un tagad jau viss ir kārtībā, viņa runā skaidri, un viss ir ļoti labi. Kad es uzzināju, ka Korija ir krietni savādāka nekā mēs parastie mirstīgie,
tad izmainījās ļoti daudz, jo es biju ļoti raka meitene, sieviete, nezinu, kā to nosaukt. Man patikās ļoti izklaidēties, un es biju tiešām tāda diezgan, es neteikšu nelīdzsvarota, bet ļoti jautra, un patika iet uz tiem pašiem klubiem un izklaidēties. Man ļoti grūti bija nolikt pie vietas, un ļoti daudz, kas izmainījās. Mana domāšana, es agrāk vispār nedomāju, es domāju principā tikai par sevīm, tāpēc es minēju to ego. Un, kad piedzima Korija, man vajadzēja sākt domāt vairāk par kādu citu. Tā kā jau pirmā meita piedzima, viņai viss kārtībā, viņa aug savā, tā kā, teiksim, vaļā, es it kā viņu uzraugu, aprūpēju, bet viņa jau mācās, viņa pati ātri iemācās, bet šeit ir tā, ka visu laiku jāstrādā, katru dienu ir jāstrādā, un kamēr tu pie tā pierodi, tas ego vienkārši brūk kopā. Es arī esmu ļoti empātiska, tāpēc es teikšu, ka Korija man iemācīja ļoti dziļu empātiju. Es esmu ļoti empātiska šobrīd un saprotu, man liekas, katru taurenīti, kurš lido garām. Un, gluži tāpat kā Korija skatās uz mušu, viņa pieiet klāt un jautā, tev viss labi? Apmēram uz to pusi jau velk. Ir tāda lieta, kā invaliditātes to mašīnas atļauju piešķirt tikai, ja ir tā īpašā kopšana, bet Korijai nav īpašā kopšana. Es ļoti labi saprotu, ka, protams, daudziem citiem ir vairāk vajadzīga tā atļauja, bet man pieņemsim Korija iet skolā, un lai es pievestu viņu pie skolas, man vajag to atļauju. Man jau nav tur, kur mašīnu likt, tāpēc es domāju, vai nevarētu mazliet vairāk cienīt tos vecākus, kuriem bērni iet tajā skolā, nevis tieši uz skolu tas ir vērsts, bet vispār uz, kas par to atbild. Izdomāt to tā, ka vismaz iedod atļaujas, varbūt kaut kādas skolas atļaujas, ja nepiešķir to īpašo kopšanu un neiedod to invaliditātes, to stāvlaukumu atļauju. Jo man sanāk, lai es atstātu pie skolas, man ir jāmaksā teorētiski katru reizi 40 eiro sots vai kaut kas uz to pusi. Nu, tā sanāk, ja mani pieķer, ka es esmu atstājusi mašīnu, tad man visu laiku ir jāmaksā sots, tāpēc es visu laiku atstāju vienkārši zīmīt un invaliditātes kartiņu lūgumu saprast un respektēt to, kad es tikai aizskrienu, paņemu bērnu un atnāku vienkārši apakaļ ar bērnu, lai neuzliek to sodu virsū, jo tas katru reizi, kā es viņu vedu uz skolu un ņemu un ārā no skolas, man visu laiku ir stress, šodien uzliks to sodu vai neuzliks. Ko Korija darīs pēc 18 gadu vecuma, es šobrīd esmu jau izdomājusi. Es izdomāju, kā mūsdienās ir slavens influencerisms. Es domāju, viņai veidot nākotni caur to, jo šobrīd caur to diezgan labi var pelnīt, un es domāju, kā mums varētu sanākt. Jo Korija ļoti skaista meitenīte un ļoti dzīvespriecīga, un viņai ļoti patīk gan bildēties, gan filmēties, un es pieļauju, ka mums varētu izdoties. Man liekas, ka to vienādību pieprasa tie, kuri nespēja saprasties, kuriem ir šaurs redzes loks. Nezinu, tas skanēja skarbi vai nē, jo tiem, kuriem ir plašs redzesloks, viņiem ir vienalga, kāds tu esi. Galvenais, lai tu esi labs te un lai tu esi ļoti empātisks, kāda ir Korija. Tāpēc man liekas, ka tie, kuri to pieprasa, viņi vienkārši neredz plašāk. Mans mērķis šobrīd ir galvenais, lai Korija sāk runāt. Es vēlos ar viņu sazināties dienā, es vēlos saprast tieši un konkrēti, ko viņa grib. Man arī Korijas skolotāja jautāja, ko es vēlētos, lai viņa iemācās skolā. Un es vienmēr rakstu, ka es vēlos, lai Korija sāk runāt. Ka man pārējais nav svarīgi, viņa tur iemācīsies skaitīt vai nē. Man ir svarīgi, lai viņa sāk runāt, komunicēt, lai vienkārši, jo mēs varam saprasties komunicējot, bet šobrīd ar to komunikāciju ir diezgan pašvakri. Ja mēs sāksim komunicēt, tad es arī zināšu, kur viņu virzīt tālāk. Tāpēc tas ir mans mērķis. Ja mēs arī gājām pie speciālistes un izrādās, ka Korija saprotās caur žestu valodu. Tāpēc mēs kopā esam iemācījušās burtus žestu valodā, krāsas, un tā mēs arī reizēm uz ielas ejam un komunicējam, tāpēc paldies, Evija. Šeit es piedalījos aptuveni tieši ar tādu domu, ka es vēlos, lai cilvēki zina, ka tie saucamie īpašie bērni ir tieši tādi paši cilvēki ar savām emocijām, savām jūtām, savu redzējumu, tikai tas, ka kāds māk runāt, kāds nemāk, kāds paziņo ar smaidu, kāds ar sajūtām, kāds ar emocijām. Vēlētos, lai cilvēki
cilvēki vienkārši zina, ka, ja tur brauc tas īpašais cilvēks ratiņkrēslā, ka viņš ir tāds pats kā tu. Viņš pilnīgi ne ar ko neatšķirās, tikai tas, ka viņš ir ratiņkrēslā. Viņam ir tieši tāda pati sirds kā tev, viņam ir tieši tādas pašas kājas, rokas, varbūt kādam nav tā kāja, bet varbūt tev nav tie mati kaut kādi ir viņam, un tā var visu laiku salīdzināt. Tāpēc man liekas, ka tie īpašie cilvēki, viņi ir sūtīti šeit, lai mēs viens otru pieņemtu tādi, kādi mēs esam, jo ja mēs visi būtu vienādi, tad mums pašiem savā starpā, man liekas, jau nebūtu vairs interesanti, un tad sāktos tie visi kari un tam līdzīgi. Tāpēc man liekas, tie dažādie cilvēki ir tie, kuri atnes mums tās īstās, patiesās emocijas. Man liekas, ka es īsti neesmu varone, es vienkārši audzinu savus bērnus. Varones, manuprāt, ir tās mammas, kurām bērni ir reāli kopjami un viņus katru dienu apkopja, baro un tam līdzīgi. Manuprāt, tās mammas ir īstās varones, jo Korija pati pārvietojās, pati ģērbjās, labi, viņai ir jāpalīdz un tā, bet es neuzskatu to par ļoti lielu varoņu darbu. Varones tik tiešām ir tās mammas, kuras dienā vienkārši visu laiku blakus saviem bērniem. Es te varu aiziet uz 2 stundām ārā, kaut kur ārpus mājas un atpūsties, bet viņas nevar. Tās mammas ir varones.